Mēs ar ģimeni devāmies uz pastaigu uz Lūtonas musulmaņu rajonu, lai izbaudītu viņu kultūru un iespējams nopirkt kādas austrumu saldumus bērniem. Ejot pa ielu, jums radīsies sajūta, ka jūs atrodaties kādā Pakistānā vai Bangladešā. Bet nē, tā ir joprojām tā pati Anglija. Nu, un kā redziet, mēs esam principā vienīgie baltieši šeit uz šīs ielas, jo viņi tā baigi labi iedzīvojās te jau, cik es nezinu, daudziem desmitiem gadu. Viņiem sava komūna te ir, tā kā, teiksim, uztaisīta, un šī iela saucās Barry Park. Mēs ar Jūliju, kad tikko pārvācamies uz Angliju, nācām uz šejienu pirkt visus tos viņu saldumus, tiešām garšīgi, neparasti priekš mums, eiropiešiem, un kaut kā tā, bet no principā te tusē un dzīvo, viss šis rajons ir tikai domāts viņiem, nu nevis domāts, jo arī var te dzīvot, bet diez vai tu gribēsi. Un te var sapirkt daudz visādas interesantas lietas, ja jums patīk tāda kultūra. Ziniet, es vēl gribēju ko piebilst, kad forši, protams, kad ir tāda savu komūna, kur visi viens otram palīdz, te visi viens otram radinieki, ne? Man liekas, viņi visi tā kā sasiet kopā te ir, bet viņi baigi labi ir te iedzīvojušies, visiem ir ļoti labas, bagātas mājas un pilns visādi biznesi, dažādi veidi ir palaisti, bet starpība ir tāda, ka pirms daudzi biznesi, tur, ko pārdot kaut kādus augļus vai vēl kaut kādas sīkums, īstenībā tas ir tā kā maskējums, viņi daudzi tirgo narkotikas. Ko es te zālīt, kokaīnu un tā tālāk. Reliģiski cilvēki, bet tomēr biznesi turās uz nelegālām lietām. Un tas ir fakts, tas ir pārbaudīts, un es pats biju pircis narkotikas un nonarkojies konkrēti. Naudas atmazgāšana. Jā, Jūļa vienkārši pateica normāli, naudas atmazgāšana te ir. Un viņi zina, ka Anglijā ir ļoti vāji likumi, nav tādi strogie kā pie mums Latvijā, un tāpēc te var muķīt, kruķīt un darīt, ko grib. Un прибиваться по жизни, пацаны. Vēl ko gribēju pateikt. Te katru gadu notika reiz gadā razborkas, jo man vajag uzmanīgi runāt, jo te visi vietēji visi dzird, visi saprot, nevis latviešu valodu, bet tos vārdus, kurus es izmantošu, un visi baigi skatās, kad es filmēju, bet nu labi. Katru gadu Anglijā ir tāda, kā tā? Partija, būtu ne partija? Tā kā partija, es nevaru runāt, visi tie blakus, visi dzird. Karoči partija, kuri ir pret viņiem, par ko es tagad runāju, ja, tie, kuri ar lakatiem staigā un tā tālāk, un viņi katru gadu nāca protestēt pret viņiem, ja, lai viņi te neizplatās. Un katru gadu te policija vienkārši bija nosieta, visa policija, viņi ar dēļiem aizklipēja benzīntankus, veikals, lai neizsit stīkls, lai nesabojā neko, pilnīgi viss bija ciet. Ideāla grupa, kur ir pret musulmaņiem, ja? Un viņi nāca protestēt, un tad policija te riktīgi viņus atdalīja rajonus tā, lai viņi nesaiet kopā un nesāktu mahačus taisīt. Nu, bija baigi traki, visbīstamākā diena, laikam gadā katru gadu bija, ja? Man darba pat tie, kuri bija musulmaņi, viņi negāja darba, jo bija bīstami pa pilsētu. Jā, iedomājieties, cik nopietni. Un es pats vienreiz ar mašīnu braucu un redzēju, kā benzīna tanks viss bija aizklopēts ar dēļiem. Pilnīgi katra kolonička bija aizklopēta tā, lai vispār tur, nu, kad būs razborkas, lai neviens neko nesabojātu un netiek klāt un nenodidzina tā tālāk. Kaut kā tā, bet kaut kādas jau vairākus gadus tas nenotiek, tāpēc, ka partija laikam tā nobruka, nekas nesanāca, nevarēja panākt to, ko viņi gribēja, un es tā saprotu, ka viss vairs katru gadu nenotiek tās razborčkas. Tā kā musulmaņi uzvarēja. Jū kāpēc? Да, это...